Maksima Latvija ir viens no galvenajiem atbalstītājiem iniciatīvai Neapēd zemeslogu. Šis ir laiks, kad mums vajadzētu pievērst uzmanību vairāk augu valsts produktiem, lai audzētu dzīvnieku beidzot. Es esmu pesko veģetāriera, kad es šādi tad ļoti reti apēdu kādu garneli un zivtiņu. Mēs dosimies tagad uz stendiņiem, kur ir vegāno stendiņš, un pazīsimies, kas tur ir par našķiem. Jā, Samanta. Man liekas, ka beef ribs nopirkt uz atlaidi. Muļķības. Tā redz, kur ir. Šie ir ļoti garšīgi. Un es viņu pērku tad, kad man galīgi nav laika, un es zinu, ka man viņa mājas ir tie spinātu burgeri. Viņi ir ļoti, ļoti garšīgi. Tik tiešām garšīgi spinātu kotlets. Tu ēd raselu ar dēsu vai bez dēsas? Ar dēsu. Ar dēsu. Es arī ar dēsu. Bet re, kur ir vārīta dēsa. 100% vegānis. Vēl kas manā leduskapī vienmēr ir tofu. Šis ir mans top produkts. Pirms tu viņu cep, sagriez mazos galoņos un ieliec bez glutēna, protams, sojas mērcē. Un viņš būs tāds riktīgi tādu kūpinājumu garšu. Akal pilnīgs ieklām. Tu ēdus neši šodien? Kā jau katru dienu. Tā jau runā pa vegāniem. Man bija pirms viena retrīta, bija jāievēro tāds laiks, neēst nedēļu gaļu. Vispār tā laika man nav bijusi vēlme vispārējais gaļa. Ēdienkarta vienkārši tik ļoti paplašinās. Es parasti, ja es nāku ciemos, ko tai Samantai uztais, viņš neko nēr. Vienmēr gurķīts, burkāniņš, dārzenīts un humusiņš. Nu, lūk, var atrast ļoti daudz ko, un nav tā, ka vegāni vispār neko nēr, mums ir ļoti daudz ko ēst. Pamēģini arī tu, tad vēl ir pāris dienas. Neapēst zemeslogu.